Sveiki visiem, ar jums mēs Alise. Un šis būs tāds kā maziņš informatīvais videoklips, jo vēl ar vienu daudz man jautā, kā man var atrast dažādos sociālajos tīklos. Kā arī ir vēl viena lieta, ko es jums vēlējos pastāstīt, un sākšu ar to otro lietu. Pirms kāda ilga laika, varbūt tie, kas man skatījās jau tad, ir dzirdējuši par tādu izkrāsot dzīvi ar Alisi. Es pieļauju, ka tagad diezgan daudz no jums nezinu, kas tas ir, jo man ir nākuši klāt daudz jauni sekotāji. Bet izkrāsot dzīvi ar Alisi. Tātad tā ir kladīte, manis paštaisītā, es centos taisīju un jā, tā ir izkrāsot dzīvi ar Alisi. Līdzīgi Write This Journal, bet nē, tas nav tas pats, uzdevumi nav špikoti. Absolūti nav neviens uzdevums tāds kā Write This Journal. Līdzīgi uzdevumi. Tātad, teiksim, uzlīmēt te veikala čekus, izkrās šo lapu ar gošu krāsām un uzlej ūdeni, tā lai viss skaisti izplūst. Protams, daži uzdevumi ir līdzīgi vai tādi, bet te ir ļoti daudz manas pašas izdomāti, kā arī šeit ir tādi kā testi, pieņemsim, kuru labāk izvēlēties vai kaut kā tam līdzīgi. Un jā, šīs kladītes var nonākt jūsu rokās. Es viņas pārdodu pa 4 eiro vienu kladīti. Te ir diezgan daudz uzdevumi, viņa ir diezgan pilna. Un šie uzdevumi nav manas pašas rokas rakstīti. Ne, tie ir rakstīti no manas rokas, bet viņi ir tā kā izprintēti, pārkopēti vairākās lapās. Jo es esmu uztaisījusi vienu lapu ar uzdevumiem un tad pārkopējusi un tad ielīmēju šeit iekšā. Prasa diezgan daudz laiku, tādēļ lūdzu nerakstiet, kā fuj pa tādu sūdu 4 eiro, jo tas tiešām ir diezgan grūti, lai visu apkrāsotu, nopirkti, izkapētu, izgrieztu, ielīmētu un tā tālāk. Tātad, jā, jūs to varat iegādāties. Viss, kas jums ir jādara, jums jāuzraksta mani Instagram direktā vai arī draugiem.lv. Mēs sazināsimies un es jums varēšu nodot šo te kladīti. Kā arī jūs zinat, drīz būs gaidāms meetups, būs videoklips, kurā es paziņošu konkursu uzvarētāju, kā arī es paziņošu, ka man ir meetups, kurā es arī nodošu visiem konkursu uzvarētājiem balvas. Un šajā meetupā es paņemšu līdzi vismaz 5 vai pat vairāk kladītes, tādēļ droši varat nesatraukties, varat nerakstīt man, vai meetupā būs kladītes, jo es paņemšu līdzi un meetupā jūs arī tās varēsiet no manis iegādāties. Tāpēc, kā arī vēl es gribēju pateikt to, ka ļoti daudz man jautā, kad būs meetups, es īsti nesaprotu, kad būs meetups, bet es arī vēl ar vienu pati nezinu, kad būs meetups, bet iespējams, ka meetups būs ap augusta sākumu. Un ja jūs vēlaties šo izkrāsot dzīvi ar Alisi, jums iesaku pagaidīt meetup videoklipu, tādēļ, ka varbūt jūs varat tikt uz meetupu un mums nemaz nevajadzēs atsevišķi satikties. Tāpēc, jā, bet ja jūs zinat, ka jūs netiksiet uz meetupu un, jā, meetups būs Rīgā, tad jā, tad iespējams varat man rakstīt jau tagad. Jā, tad tie mani sociālie tīkli. Tātad sāksim ar ask.fm. Jūs daudz man jautājumus uzdodat Instagramā zem dažādām bildēm. Bet es būtu ļoti pateicīga, ja jūs man jautātu jautājumus ask.fm. Kā arī drīz es domāju taisīt Alise atbild hashtag. Bet es ņemšu jautājumus tikai no ask.fm. Tātad mani askā var atrast kā minions. Jā. Tātad, un ja jūs vēlaties jautāt jautājumus tieši priekš Alise atbild, hashtag kaut kas, tad lūdzu, lai jautāt man jautājumu, bet atcerieties uzlikt hashtag Alise atbild. Un tad es noteikti to jautājumu iekļaušu savā videoklipā. Tātad, runājot par Instagramu, kurā arī jūs varat man rakstīt direktā par šīm kladītēm. Instagramā mani sauc Alisons2262, ļoti vienkārši. Nekas es šo video tiešām netaisu, lai kaut kādā veidā baigi liktu jums man tur sekot, bet es jums lūdzu, lai jūs man nejautājat, teiksim, jautājumus zem kaut kādām random Instagram bildēm. Teiksim, es ielieku bildi ar pankūkām, un jūs man pajautājat, kāds būs nākamais video. What the Jūs mani varat atrast arī draugiem.lv. Droši man tur arī varat meklēt, kā Alise Mankus. Man ir arī Snapchats, kurā jūs man arī droši varat
Sauc arī Elsons 2262 tieši tāpat kā Instagramā. Un runājot par Facebooku un Twitteri, es jums vēlos teikt, ka es tur neesmu bijis ļoti ilgu laiku, bet es domāju, ka jūs man arī varat meklēt tur, kā Alice Mankus, varbūt jums kaut kas izleks, bet es tiešām tur neju, varat man tur nestīties, es tur neesmu, principā. Lieta, ko es jums gribēju pateikt, ir tas, ka diezgan daudzi man jautāja par manu matu krāsu. Varbūt jūs redzat, ka man ir nedaudz nokrāsojušies mati. Šeit varbūt tas mazliet ir pamanāms. Un jā, šeit vispār diezgan daudz ir pamanāms. Es nokrāsoju savus matus tādus kā cherry, ķiršu krāsā. Daudz man jautāja, kas pa krāsu, kur pirku, kā krāsoju un tādā garā. Tādēļ es jums gribēju nedaudz paskaidrot. Šī matu krāsa tika pirkta drogās. Viņām bija izmazgājuma matu krāsa ar numuru 56, nemaldos kaut kāds, cherry krāsā, ķiršu krāsā. Un tā ir izmazgājumā krāsa. Taču es domāju krāsot arī tos matu galus pa īstam tādus, ar īsto krāsu. Šī krāsa nebija dārga, tā kā es krāsoju, es vienkārši izmazgāju matus, ieliku krāsu, pagaidīju 20 minūtes un izkaloju krāsu ārā. Tātad tas bija arī viss, ko es vēlos pateikt šajā videoklipā. Droši man rakstiet, ja jūs vēlaties šo te izkrāsot dzīvē ar Alice Klavīti. Arī jūs varat mani mītapā to pajautāt. Es jums noteikti pārdošu šo kladīti. Nebaidieties, nākat klāt un jautā bērni. Skatījies, seko man visos manos portālos, ja tu vēlies, tā, līdz nākamam video. Kā arī es vēlēs piebilst to, ka visi sociālo tīklu linki būs redzami apakšā. Tā kā tagad gan atā.